Zemkopības ministrija virzīs grozījumus meža likumā, kas paredz samazināt galvenās cirtas vecumu vairākām koku sugām. Vairāk nekā 20 organizācijas, dabas aizstāvji, vides eksperti, pat kultūras un vides ministrija iebilst, ka šāds lēmums pieņemts steigā bez pilna ietekmes uz vidi novērtējuma. Vienlaikus nozares pārstāvji un meža īpašnieki atbalsta ieceri, uzsverot, ka daudzas audzes kļūst mazāk vērtīgas un ka laicīga ciršana ļautu izmantot koksni efektīvāk. Kāpēc arī, acīm redzot, izveidojās tā steidzamība ar meža likuma grozījumiem? Tāpēc, ka budžets ir jāpieņem jau šobrīd, lai nākamgad mēs varētu turpināt kā valsts arī strādāt. Un tas bija no tiem iemesliem, kāpēc meža likumu arī pēc visas valdības lēmuma tādā steidzamībā virzīja, lai iekļautu tajā budžeta paketē. Un, protams, pats galvenais jautājums tur bija par ciršanas vecumu vairākām koku sugām. Šobrīd politiskie paziņojumi liecina par to, ka meža likums nekur tālāk nevirzīsies. Es gan gribētu teikt, ka tas nav saistībā ar to, ka būtu izvērtēts pēc būtības, kas tad tiek piedāvāts un kādi tur ir riski vai iespējami ieguvumi visdrīzāk. Bet tad ir skaidrs, ka nākamgad mums ir Saeimas vēlēšanas, un līdz ar to šis ieguva tādu ļoti politisku nokrāsu, kur pamatā mēs cīnāmies par saviem vēlētājiem, katra partija atsevišķi. Un skaidrs, ka vēlētājs vislabāk uztver un novērtē tādus skaidrus, nepārprotamus, īsus uzstādījumus, piemēram, cirst vai necirst. Tad likumprojekts neiekļauj budžeta paketē, bet likumprojekts, protams, ka ir darba kārtībā un viņš tiks virzīts un notiks diskusijas ar visām ieinteresētām pusēm. Un pamata ideja ir, ka Latvijā mūsu meža politika jābūt līdzīga kā citās Eiropas valstīs, kas ir, tā teikt, labklājības valsts, kur virzienā mēs skatāmies. Tā ir Skandināvija, tā ir Eiropa, kur ir absolūti lielāka brīvība īpašniekiem darboties ar saviem īpašumiem un pašiem pieņemt lēmumus, nevis strādāt stingrā regulējumā, kas vēl ir padomu laika paliek. Tāpēc mēs ar šo likumiem dosimies Eiropas virzienā un dosim lielāku brīvību meža īpašniekiem. Nozare atbalsta grozījumus meža likumā, jo tam ir vairāki visai Latvijas tautsēmniecībai būtiski ieguvumi. Pirmais – ekonomiskais ieguvums, jo lielāks koksnes apjoms īsākā laikā, lielākas iespējas eksportam un apstrādes rūpniecībai. Otrais – klimata arguments, jo veci bojāti koki vairs nepiesaista oglekli tik efektīvi un var kļūt par emisiju avotu. Trešais ir meža īpašnieka intereses, proti elastīgākas iespējas rīkoties ar savu mežu, īpaši, ja audze ir sliktā stāvoklī. Varam ņemt par piemēru vai apsi, kas ir visvienkāršākais. Jau šobrīd viszemāko ciršanas vecumu, kas ir 41 gads, piedāvājums bija samazināt uz 31 gadu. Mēs ejot tajā mežā, noteikti ieraudzītu skaistu, lielu, resnu apsi, skaistu koku un domāt, ka tur taču viss ir kārtībā, kāpēc tas kokrūpnieks nevar tagad viņu ņemt un izmantot saunas dēļu ražošanai vai tam līdzīgi. Diemžēl apse arī parāda visu pētījumu, tieši šajā vecuma posmā jau ir sabojājusies lielākoties. Ir trupe, tas vidus, tas kodols ir tukšs. Un līdz ar to no kokrūpnieka ir dabisks jautājums. Ja mēs jau šobrīd skaidri zinām, ka tajos 40 gados tur vairs būs tikai malka, kāpēc mēs tos 10 gadus vēl gaidām, lai tiešām tas labais materiāls kļūtu par malku, kuru mēs varējām izmantot tiešām ražošanā. Un tur netik ļoti pat stāsts par tiem diametriem. Skaidrs, ka laikam ejot tehnoloģiski mums vairs nav nepieciešamība ražot tādas milzīgas viengabalainas bruses. Lai palielinātu koksnes stiprību, viņi tiek sazāģēti dēļos, pēc tam salīmēti atpakaļ, izņemot ārā visas vājās vietas, optimizējot. Mums ir dažādi līmētie materiāli, kas tiek izmantoti būvniecībā. Līdz ar to no tā lielā rasnā, kuru tu audzē ļoti, ļoti ilgi, visu laiku viņš ir eksponēts dažādiem riskiem, plūdiem, ugunsgrēkiem, kukaiņiem un tam līdzīgi. Tas nav mērķtiecīgi, gluži vienkārši. Neapšaubām, ka mežs ir viena no Latvijas nozīmīgākajām dabas vērtībām, taču pareizi to apsaimniekojot, ieguvums ir visiem. Turklāt pirms vēlēšanu gaisotnē ap meža likuma grozījumiem šobrīd ir sacelta pārāk liela ažiotāža. Arī zemkopības ministrs uzsver, ka sabiedrībai nav jāļaujas mītiem un stereotipiem, jo grozījumi neparedz masveidīgu meža izciršanu. Jā, tie mīti ir tādi, ka mežus izcērt, bet es gribu atgādināt, ka mežus neizcērt, meži tiek atjaunoti un iestādīti, un Latvijā katra nocirstā meža vietā tiek iestādīta jauna kociņa. Kopumā Latvijā saražo LVM stādaudzētājus apmēram 60 miljonus stādus, no kā pusi 30 miljonus iestāda valsts mežos, un otra puse tiek iestādīta privātos mežos. Un tas ir rādītājs, kā meža nozara rūpējās par mežiem un atjauno mežus. Meži, tāpat kā cilvēks, ir
jauni, viņi piedzimst, iestāda, viņi izaug un noveco. Tāpat tas ir cikls dabā, kas notiek visur. Gan tas ir lauksaimniecībā, gan tas ir dzīvniekiem, gan tas ir mežiem. Un mums ir jāpieņem šis dabīgais cikls un jārūpējās par to, lai meži neizlust un tiktu atjaunot. Un to mēs arī darām. Un tāpēc tie maldi, kas tiek sabiedrībā šobrīd kultivēti, ka Latvijā meži izzūd un tiek izcirsti, tā ir nepatiesība. Meži Latvijā bija, ir un būs. Šobrīd ir izsludinātas mežu un saistīto nozaru pamatnostādnes, kas aptver gan meža apsaimniekošanu, gan saistītās nozares. Tam līdztekus notiek arī sabiedriskā apspriešana, jo dokuments ietekmē gan ekonomiku, gan vidi un sabiedrību ilgtermiņā. Tie ir 2 mēneši līdz novembra vidum. Tajā laikā tad atkal diskusija uzņems jaunas apgriezienus. Varbūt tad vismaz tajā procesā mēs varēsim detalizētāk un vairāk iedziļinoties par to diskutēt gan ar vides organizāciju pārstāvjiem, gan ar sabiedrību kopumā. Pēdējos gados Latvijas kokrūpniecībā ir vērojama strauja attīstība. Nozare norāda, ka galvenais trūkums ir kvalificēti speciālisti un sakārtots likuma regulējums, kas ļautu nozarei attīstīties vēl efektīvāk, sasniedzot maksimālu pienesumu valsts ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Jā, Somija, Zviedrija, Ziemeļvalstis, no kurām mēs esam vēsturiski mācījušies vispār to mežsaimniecības praksi un diezgan veiksmīgi, es gribētu teikt. Tur šie lēmumi ir tīri meža īpašnieku ziņā. Somijā ir pat brīvprātīgās dabas aizsardzības programmas, kur meža īpašnieks pats var pieteikties. Hei, es zinu, ka manā mežā ir šāda te vērtība, noslēdzam kaut kādu līgumu, jūs kaut ko man kompensējat, es atkal izdarīšu tās un tās lietas, lai tās vērtības tur saglabātos. To piemēru ir gana daudz, bet šeit atkal mēs ejam to vieglāko ceļu. Mums ir valsts meži, kas pieder visiem, līdz ar to it kā nepieder nevienam. Mēs no turienes iedodam hektārus uz privāto sektoru, un tad neviens beig nebļauj, visi beig laimīgi. Mēs neejam to ceļu, kur ir bišķiņ jādomā un bišķi vairāk arī jāiespringst, lai izdarītu. Un kaut kādiem iemeslu pēc neusticamies paši sev. Un tas cilvēks, tas izglītotais cilvēks mums nākotnē būs vajadzīgs tikai vēl un vēl vairāk, jo mēs jau zinām, kā mums iet ar to demogrāfijas stāstu atkal. Nākotnē būs jāspēj izdarīt 2-3 reizes vairāk ar 2-3 reizes mazāk resursiem nekā ir šobrīd.